Lielā Ķīnas mūra celtniecība ir noritējusi apmēram 2000 gadu garumā, un to ir paveikušas dažādas mūsdienu Ķīnas teritoriju apdzīvojušas valstiņas un dinastijas. Mūris ir izvietojies no austrumiem uz rietumiem pāri Ķīnas ziemeļu apgabaliem un Mongolijas dienvidiem. Ķīnas mūra celtniecību uzsāka 3. gadsimtā pirms mūsu ēras pirmais Ķīnas imperators Ciņs Šihuans. Tomēr visgarākā un vislabāk saglabājusies Ķīnas mūra daļa ir celta Minu dinastijas valdīšanas laikā no 14. līdz 17. gadsimtam. Ķīnas mūri dēvē par garāko pasaules kapsētu, jo tās celtniecības laikā gāja bojā vairāk nekā miljons strādnieku, daļa no kuriem ir apglabāti zem mūra sienām. Pašreizējais lielā mūra kopgarums ir 8800 km, tomēr kādreiz mūra garums ir sasniedzis 21 000 km, kas ir nedaudz vairāk par pusi no zemeslodes ekvatora garuma. Tā augstums vietām sasniedz 9 metrus, biezums 4,5 līdz 6 metri, kas atsevišķos mūra posmos ļauj pa to pārvietoties pat ar automašīnu. Ir saglabājušies aptuveni 20 000 mūra torņu un 10 000 sargu torņu, jeb signālu torņu, no kuriem ar signālu ugunīm ziņoja par ienaidnieka uzbrukumu. Lai arī Pekinas tuvumā lielais Ķīnas mūris tiek uzturēts labā stāvoklī, galvenokārt, lai to varētu apskatīt turisti, atsevišķos posmos tas lēnām sabrūk. Tiek prognozēts, ka nākamo 20 gadu laikā 60 km garš mūra posms Gaņsu provincē pazudīs erozijas dēļ, kuru izraisa smilšu vētras. 1987. gadā lielais Ķīnas mūris tika iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, bet 2000. gadu sākumā izveidojās iniciatīva ar startautiska balsojuma palīdzību izveidot jauno 7 pasaules brīnumu sarakstu. 2007. gada 7. jūlijā tas tika apstiprināts, un lielais Ķīnas mūris tika atzīts par vienu no šiem 7 pasaules brīnumiem. Pastāv mīts, ka lielo Ķīnas mūri ir iespējams saskatīt no kosmosa. Tomēr tā nav patiesība. Ar neapbruņotu aci tas, diemžēl, nav iespējams.